Tu droši vien zini, ka šis ir, ja nezinu, tad es tev apsveicu, bet šī ir šobrīd nenormāli populāra mantiņa. They were all trying to get their hands on the latest edition of Labubu. Un kas kļūst populārs, tur uzreiz arī parādās daudz sazvērestības teorijas. Šobrīd jau pilns internets ir ar video, ka šajās mantiņās it kā esot novērošanas kameras. Šī ir mīkstā mantiņa bez skaņām, un šeit jau var sataustīt, ka iekšā nekā nav. Pataustam, te viss ir pilnīgi tukšs. Bet šeit ir runājošā mantiņa, un paskatīsimies, vai tajā iekšā ir novērošanas kamera vai varbūt noklausīšanās ierīces. Skatāmies, kas tur iekšā. Tam bija jābūt vienkārši. Runā. Un te var just, ka kaut kas jau iekšā ir. Kā viņu ir ieslēgt? Es nemāku. Pamēģi viņu ieslēgt, viņš laikam neskan. Nē. Neskan, vai ne? Brāķi, nu labi. Jā. Tāda nelaime. Nu ko mums ir trāpies brāķis? Tam bija jāskan lūk šādi. Labubu, labu, labu, labubu. Labubu. Man nācās iedziedāt šo dziesmu autortiesību dēļ. Ja tu šito dzirdi katru dienu, tad es tev jūtu līdzi. Un ko vērsim to vaļā? Tagad aizvāc visus bērnus un cilvēks ar jutīgāku uztveri prom no ekrāniem, jo skats būs briesmīgs. Aizvāc to bluru prom, es reāli neredzu, ko es daru. Tā, šis ir tas mehānisms, kas ir iekšā. Un šeit bija jāizrauj baterija. Te jau plīst vaļā pa vīlēm. Tā, šeit tur just, ka nekādas elektronikas vairāk nav, izņemot šo te vienu gaismas diodu, kur kamera diez vai būs. Tā nav gaismas dioda, tas ir tur, kur turās virsū šis te, bet tur nav elektronikas iekšā. Un viss te vairāk elektronikas nav. Labi, skatīsimies, kas te iekšā. Tik lēta plastmas. Paskaties, te viss. Šķirbas nesakrīt. Plastmas ir tāda malas neapstrādāts. Tā šeit ir pats mehānisms, un nospiežot šo pogu sāks skanēt. Labubu. Šis ir visparastākais Skyruns. Tur nekādas kameras iekšā nevar būt, bet labi drošības pēc to izņemšu ārā. Aiziet. Pliks Skyruns. Šeit ir baterija, kur pie tam nav aizskrūvēta. Te bija paredzēta skrūvītai vieta. Ej, nost, tas tik lēts mēsls. Un tas ir oriģinālais Labubu, tas nav kaut kāds lafufu. Labi, izņemšu baterijas, jo man jau krītas nerviem tā dziedāt. Un vienīgais, kur vēl varētu būt kaut kāda noklausīšanās ierīce, ir uz šī te čipa. Tāda izskatās plate, un šeit ir maziņš čips. Un man nāksies jūs apbeidināt, bet nē, šeit nevar būt noklausīšanās ierīce šādā mazā čipā. Vai kaut kas ir acīs? Nē, acīs nekā nav, parastākās acis. Jo, ja šeit būtu iekšā kameras, piemēram, maziņas, tad viņām no kaut kā būtu jābarojās, bet šeit nav vietas vēl baterijām, līdz ar to nē. Tad nevar būt nekādas kameras. Viss, kas tur ir mūzikas atskaņošana un viss. Nu, šeit ir tikai Skyruns, maziņš čips, kas dod mūziku uz šo Skyrunu, spiediena sensors un visu. Super primitīvi. Un baterijas. Šeit nav, kur būt noklausīšanās ierīcēm vai kamerām. Tā kā droši varat pirkt Labubu, nekādas noklausīšanās vai novērošanas ierīces tajos nav, bet labāk to nedariet. Atgādināšu, ka līdzīgs stāsts bija arī ar Fairbijiem. Cilvēki domāja, ka tajos iekšā ir kameras un mikrofonu, viņas izspiego FIB, un beigās pēc dažādiem izmeklējumiem, protams, ka nekas tajos neatradās. Lai gan šis ir pietiekami liels un te ir pietiekami daudz elektronikas, lai šeit teorētiski varētu ielikt kaut ko tādu, tad Labubu ir pārāk mazs un pārāk vienkārši, lai tur varētu kaut ko tādu noslēpt. Kāpēc cilvēki veido video, kuros it kā atrod kameras iekšā Labubu? Mēs zinām atbildi, tāpēc, lai savāk klikšķus un skatījums. Tāpēc vienmēr padomā, ka tu skaties kādu video, kurā ir kaut kāda super sensacionāla, bet ļoti neticama informācija. Vai tiešām tu gribi skatīties šo video līdz galam un barot algoritmu, lai šo video iesaka vēl daudziem cilvēkiem un cilvēki krist panikā? Labāk to nedari. Droši var pirkt Labubu, tajos nav nekādas novērošanas ierīces. Vienīgais neaizraujies ar to, jo šī ir principā
Šīs ir azartspēles. Bērni grib dabūt kaut kādus noteikts krāsas labubu, viņi pērk entās kastes, jo tu nevari pārbaudīt, kāds šajā maisā būs labubu. Un iztērē lielu naudu, sapērk kaudz ar labubu un pēc tam tos nav kur likt. Es saku, tu kaut ko iemācījies.